Varbūt kādam noder, ja jūs pērkat auto no Itālijas vai esat jau nopirkuši, tad var apstīties Itāļu pēdējās apskates šo te nobraukumu, bet tam ir vajadzīgs obligāti mašīnas reģistrācijas numurs Itālijas. Un tur neder vinkods, jo viņiem, es saprotu, nekas tajās datubāzēs nav redzams pēc vinkoda, visur vajag šo te reģistrācijas numuru. Šī mājaslapa ir šāda, kur var apstīties pilnīgi bez maksas. Manā gadījumā ir 137 000 un Latvijā ir ievedot pirmā skati pie 160. Tā kā es domāju, ka tur viss tā arī varētu būt. Man personīgi tas nobraukums varbūt nav globāli tik interesants, bet man vajadzēja saprast, vai man balansierim ķēdi ir jāmaina tagad, vai es varu pagaidīt kaut kāds nobraukt kāds 30-40 000 un tad mainīt. Jā, un interesanti ir tas, varbūt kāds var padalīties, kas ņēmis tās atskaites, kā ar vertikālu un tās otras auto DNA, vai tur itāļu mašīnai kaut kādu nobraukumu rāda, par ko es nedaudz šaubos, jo, ja viņiem nav zināms reģistrācijas numurs mašīnas, tad diez vai viņi var redzēt šo te nobraukumu. Un tam pakalpojumam man bišķi tas tā kā nepatīk, kad es pirms maksāšanas nezinu, vai tur būs, piemēram, tas nobraukums vai nebūs, un vai es tur ieraudzīšu tikai to, ka tā ir Škoda 5 durvīm un, nezinu, tur zilā krāsā, un tas arī viss. Tā kā man liekas, ka tas tā kā bišķi pieklibo tāda, neteiksim šmaukšana, bet, kaķis maisā. Un arī tas, ka jā, tajā Itālijā izskatās, ka viņi pēdējo te reģistrē, ka nav tā kā Latvijā vesels sarakstiņš ar to visu, kas ir bijis tā kā vēsturē kāds nobraukums pa gadiem. Tāda tā informācija varbūt kādam noder, jo es pats par Redditu tur meklēju informāciju, gribēju apstīties, un tad, sapratu, ka bez šitā te reģistrācijas numura nekas nebūs. Un arī interesanti tas, ka šis ieraksts ir aktīvs arī 4 gadi pēc tam, kad auto jau vairs nav Itālijā. Tā kā varbūt kādam noder.